Sveicināti, sporta draugi! Mēs atrodamies treneru ģērbtuvē. Nekārtība ir liela, bet galvenā rota šajā ģērbtuvē būs Juris Reps. Un Juris Repsis, tā ir jāsaka. Pareizi. Kas tev pasē beigās ir? Jo saka, ka pasa galdā nepareizi ir. Repsis sāk bļaut tikai Daugavas stadionā. Tā kā gribēja tevi izsilpt. Tad, jā, tad sauc, bet pareizi Juris Reps. Un kas ir Juris Reps? Ja mēs tagad skatāmies paudžu pārmantojamību vai pakāpenību, tad mēs zinām laikmetus un cilvēks, kas ir veidojuši Latvijas hokeju. Un jaunākā paudze atceras, tad ir Ozoliņš, mazliet vecāki. Saka, tur Znaroks un varbūt, labi, Bītoliņa neliksim, tā ir jauna paudze. Znaroks, tur Kērčs, un tad nāk Balders. Bet pirms Baldera bija Juris Reps. Un tā bija 10 gadi, kurā Juris bija labākais spēlētājs Latvijā. Tik labs, kā Krieviņiem. 97. gada, kur raksta avīzē jau ārzemēs spēlē, jau bēg projām. Mēs mazā nepaspējām ar viņiem. Man rokas nolaižās, es strādā, viņš jau projām ir. Uz ārzemēm jau. Cauri viņš tev pacēja cepuri, tu esi nostrādājies jau šitā, un viņš tev paldies pat nepasaka. Es saku, kur Andersons vismaz uzdāvina. Uzdāvina. Ozoliņš, ko tev uzdāvina? Nerunāsim par Ozoli. Jā, dažiem tu zini, kā neļauj viņam aldzēt. Tu viņu izmet no ģērbtuves, ka viņš aldzē. Viņi tik saka rīķi, vēl ideāli cilvēki bija, un čaļi bija, labi hokejis. Rekā, Ozolīm raksturs bija. Raksturs, tev galvenais ir raksturs. Tev vismaz ir, kur skriet, kur lekt tur. Pilsē 55. skolā, tur nav kur skriet. Ir tur, bet tur nāk ar cigaretēm, ar šitie staigā, tur starp viņiem tur kaut ko mēģināt tur darīt. Daugavas stadionā viss foršs, bet tur jau nevar tagad vispār tur redzēt, kas notiek. Kā iebrauc tad divu lati, tur vispār, ko viņi izdomājuši, tāda vieta, super vietas. Kāpēc par to jūs nerakstat? Rakstīsim. Kādu rakstīs, tad mēs jau pensijā cauri. Nesaka man, tikai nesaka man, jo tu esi gatavs reizi vilkt, ja tu nevinnē, vai ne? Ja nolaiž tādu bāzi, šitādu bāzi, kur es uzaugu hokejā, cik tur aug, viss šūmaņi, viss opīši, viss šitie uzauguši. Tajā laikā tur jau tādi veči, kas jau piedzīvoši, viņi rasti to piespēl pārķer, un ja tev vēl iemet golu, tā man treneris tur Čenošals pie savs klāt, tur rupjām vārdiem tādiem. Ritīgi iedeva. Jā, tur. Ты жопа с ручками. Ты что делаешь? Pakaļ ar rokām. Tu ko? Es galvu saķers, sēžu, domāju, ko es daru. Bet tajā pašā spēlē tu to džemperu saplēst Jihanovā? Ne, tajā ne, man liekas, kādā citā spēlē. Viņš kaut ko tur man turēja aiz Pie spēlētājs soliņa, ja? Jā, viņš nedrīkst. Es tur, vai ar Ģincovi, ar ko tur drusku kaut ko saķeries, jā. Vai viņš man ar elku un kaut ko iesiet šito, un tie kāds tur no muguru it kā turēt. Tu nevar maisīties treneru, kā stāv malu. Es viņai skreklu uz laukumu gribēju izvilkt. Viņam bija skaists džemperīts, un kopš tā laika tas džemperīts vairāk viņam nav. Jo tad viņš tikai žaketē stāv. Jā, pareizi. Tā sieviņa man uzreiz pretenzijas, ka samaksās par džemperu un tādu. Uzreiz kliedz? Tur presa konferencē, kas tur bija pēc spēles. It kā tāda, es pēc tam dzirdēju. Un tu samaksāji par džemperu? Jā, es samaksāju. Viņam man vajadzēja samaksāt. Ņūkam jābūt, ja Naumam cepur nost. Ja Naums to pieprasīt. Noteikti. Naumu es jau pazīstu un zinu. Tu viņam paprasi, kā viņš ielaid no zilās līnijas, kā viņš ielaid golvē. No tevis? Pa dīrs dabujam. Nesaka tos bļeģi, mēs tos izņemsim ārā. Bet kad jūs dabujāt pakaļ? Kā, mēs tretīk A grupā, tu viņam paprasi. Jā, seriogi, neko darīt. Kā, ko darīt? Mēs būtu dabūjuši prēmijas, būtu šito te, mēs viss pacēja rokas, to Znaroks, ko iegrūt. Jā. Man apdirs, man tur viss, mēs ar Baldaru, mēs viss vainīgi bija. Ka mēs netikām iekšā. Viņi trijātā paliek, 3 reizes, 4 viņi paliek, un Beļauskas nevar dabūt, Kerčs dabūt iekšā golu. Nevar neimēs. Tas bija pret Šveici Kopenhāgenā. Par Šveici es jau par to tā runāju. Labi, es tur kaut ko. Bet tur nevar salīdzināt to. Ja izlasē var dot. Tajā laikā mums jau nebija nekāda izlase. Te šnapdzēru un pie meitenēm viņi gāja. Bet tāpēc es šodien intervēju tevi, jo tu arī esi vēsture. Mums tā ir svarīga vēsture. Jauniem ir jāzina. Jo nav tā, ka mēs atcerēsimies Juri Reps, ka viņš spēlēja ar kādu tur komandā šahu un iedeva dēlīt pa galvu. Tā bija. Bet
Bija tā. Nu, jā, daļai Bet pa tas galvu ne, bet, nu. Jā, nu, bet ja zaudē, tad tas nav normāli. Nu, jā, pareizi. Ir jāvinē visās situācijās. Vienalga, ko spēlē. Vienalga, ko spēlē, man ne? Jāmēģina zolīt vai to, tev jāmēģina kaut ko apspēlēt. Jāmēģina vinnēt. Ja šis azarts pāriet spēlētājos, uz audzēkņiem, jā, tad viss ir kārtībā. Tā Latvija dzīvo. Tā Latvija dzīvo, jā. Nu, lūk. Un tagad mēs izkausimies. Alkons ceļ, jā, viss priekšā. Tas ir, paskatieties, tāds bija viens 10 gadus labākais Latvijas spēlētājs hokejā, Juris Reps.